darbosies un runās uz sirdīm. Un arī uz gāru, es ticu. Tā nav sarunāts. Neesmu sagatavojis svētrunu, bet es gribētu nolasīt no Pāvila vēstuli Efeziešiem. Sākot ar 1. nodaļu. Kā Pāvils sūta vēstules draudzē Efezā ar 2. pantu. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūsu Kristu ir svētījis ar visādu veida garīgu svētību debesīs, arī virs zemes. Labi. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas ir izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā. Pēc savas gribas labā nodoma. Viņš mīlestībā jau iepriekš ir nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu. Es gribēju vienkārši jums parādīt, cik mēs tiešām esam Jēzum Kristum svarīgi un cik tiešām mēs esam, kā lai pasaka, mēs esam cilvēki, bet tomēr es uzskatu, ka Dievs mūs ir savā veidā mums pacēlis augstāk par eņģeļiem Bībelē rakstīts. Un kad mēs esam tā kā viņa draugi, Dievs mums uzskata saviem draugiem, ne tikai par kalpiem, jo vecajā derībā mēs bijām kā kalpi, bet šodien jaunajā derībā, varētu teikt jaunajā derībā, jaunajā atklāsmē, mēs esam Dieva draugi. Un mēs esam viņa līdzmantinieki, Kristus līdzmantinieki un līdzdarbinieki. Un mums ir jānes šo evaņģēlija vēsti pasaulē un jāglāb cilvēkus. Un tas ir tā liela privilēģija patiesībā. Protams, tas nav viegli kalpot Dievam, tas prasa tomēr savu nodošanos, savu upuri, bet tas ir tas, kas dod piepildījumu. Un tas arī tikai tāpēc esmu atpakaļ atbraukusi no Skopijas, un tikai tāpēc esmu šeit. Arī nākamnedēļ būs mans vīrs mājās, mēs nevaram sagaidīt, ka viņš beidzot. Tad viņš iekusinās vairāk, es ceru, es ticu. Viņam tur, kolēģi, mācību studenti saka, ka viņam piesēžās klāt, ka no viņas ir liels svaidījums. Nāk tāda gaisma, tāds miers, tāda mīlestība. Tā kā viņš ir piepildīts, viņš ir pilns līdz malā, un jau plūs pāri, viņš nesagaidīt. Jā. Slavu Dievam. Jā. Šodien dievkalpojums būs, bet viņš būs savādākā stilā, var teikt, caur dzejas rindām, ko Dievs man ir runājis, vairāk gadu garumā, sākot jau no bērnības. Protams, bet, no jaunības gadiem, kad es pieņēmu Jēzu. Esmu joprojām jauna. Es ceru, jā. Jā. Un interesanti, kā viņš man ir jau bērnībā ielikt šo sapni rakstīt, un sapni izdot grāmatu. Un es visu laiku biju lūgusi, lai Dievs man dod iespēju publicēt, lai Dievs man vairāk vietā, lai es varētu izdot. Tas man sapnis piepildījās, tieši, ka man bija 10 gadu Kristū. Protams, tas bija jāpaiet laikam, lai varētu kaut ko Dievs, pie mums strādājot, lai viņš varētu, lai vispār būtu nozīme kaut kam, jo tu nevari tikko atnākt pie Dieva, vai tikko kaut ko uzsāst, tev tomēr pieredze vajadzīga, un arī laiks, kamēr tu pilnveidojies, jā. Un tas bija laiks, tas 2011. gads. Man ir 10 gadu jubileja bija tajā gadā, un tieši tad man iznāca pirmie kopkrājumi, kuros es piedalījos kopā ar citiem kristiešiem. Tas bija sākums, bet, šobrīd man ir 4 kopkrājumi, un viens ir evanģelizācijas brošūra, kuru es plānoju vēl arī pavairot un pielietot, evanģelizēt uz ielām, slimnīcās, visur, skolās, bāriņu namos,
visu izpludināt, var cikot visu, varbūt Vidzemes sākumā, jā. Kā saka, šīs draudzes misija arī Vidzemes misija, jā. Tā mums arī Dievs ir sirdī līdz Vidzem tieši, nu, un arī atgriezties atpakaļ šeit. Lai gan no sākuma es biju domājuši Rīgā sākt draudzi, bet tās bija tikai mūsu domas un mūsu, nezinu, kādas iedomas, jā. Bet Dievs ir saliek saviem laiku, par saviem plauktiem visi, jā. Un tā teikt, ka mēs sāksim Valmierā kalpošanu jau 16. februārī, pirmais dievkalpojums. Jā. Tu vadīs Armāns, jā. Es ceru, ka man viņš neliks to darīt. Jo arī šodien esmu pirmo reizi. Jā, tāda goda. Jā, mums ar Kristofu šodien ir paredzēts tāds svinīgāks zejas pasākums. Tā kā es laikam došu vārdu Kristofam tagad. Apsēdīšu šeit. Jā. Dzejniece Kristīna Sveķe. Sviķe. Dzīvosi Limbažos 1982. gada 26. aprīlī. Bērnība pavadīta Viļķenes pagastā, mācījusies lauku skolā. Pirmos dzeļojus jau sarakstījis 11 gadu vecumā, bet vēlāk tos nodedzinājusi. Pārāk naivi un bērnišķīgi tie viņai šķituši. Tomēr skolā rakstītos darbus skolotājs pamudināta publicējas skolas avīzēs, pagasta avīzē Viļķenes ziņas un Limbaža rajona avīzē Auseklis. Tomēr arī ar to viss beidzās, jo Kristīna mācības vidusskolā neturpināja. Rakstīt viņa atsāka tikai 2001. gadā, kad dzīve iegrozījās jaunās sliedēs. Kristīna satikās ar savu mūža mīlestību Armandu, ar kuru viņa šodien audzina 4 bērnus un kalpo Dievam. Jēzu Kristu par savu personīgo glābēju un pestītāju Kristīna pieņēma tieši pirms 12 gadiem, 2002. gada februārī. Kopš tā laika dzimuši arvien jauni un jauni dzeļoji, bet pavisam īpašs svētījums un iedvesma par Kristīnu nācis kopš 2011. gada rudens, kad pavisam īsā laika periodā tika izdoti 4 dzejas kopkrājumi un evaņģelizācijas brošūri aicināti mīlestībai, ar liecību, dzeju un aicinājumu pie Kristus tajā. Bet ekrāns tiešām būtu ideāli, un kaņam nākotnē, ja? Draudze. Šeit man kopkrājumi. Tas bija pirmais. Viņa lasām daudzās bibliotekās Vidzemē. 20. Tas ir otrs kopkrājums. Es krūstu dzēriet. Tajā man ir kā 50 dejoļi arī. Jā. Nākamais ir trešais kopkrājums. Zem Dieva mantijas. Un arī tur es esmu kā viena no, ja? Bet tur man ir kā 90 dejoļi iekšā. Apmēram mazāk. Jā. Un vārds ir tas mūsu māsas Anita Indāras gleznieks. Anita Indāra izgleznieks. Te ir nevarētu. Jā. Elija, ja? Vētrā. Un tā ir ceturtā, kur man nav šobrīd, jo man ir tā kā jau pārdocis mīlestības kāpnēs debesīs. Tur vairāk bija par mīlestību, par baltu mīlestību, dzējot baltu mīlestību, ko Kristof tagad nospēlēs arī dziesmu veidā. Vai grūts? Tā neviens ir grūts.
veidot brošūru, evangelizācijas buklets vai brošūru, kur jau ir pa visu Latviju 200 izplatīti. Nu jā, bet es turpināšu. Jums vēl jānāk līdzi. Un tā ir tāda mērķa tiešām Dievu cilvēku pierast pie Dievu. Uz mājām. Priekšā ir liecība, dzeja un aicinājums pie Kristus. Jā. Jā. Pašlaik dzejniece strādā pie personīgā dzejas krājuma, kuru plānots izdot šī gada aprīlī. Tāpat ir iecerē pavairot jau esošās evanģelizācijas brošūras un izplatīt caur personīgu evanģelizāciju uz ielām, slimnīcās, skolās, sanatorijās, pansionātos, bērnnamos, cietumos un nepilngadīgo kolonijās. Kristīnas un viņas vīra Armanda viskarstākā vēlēšanās ir, lai katrs mūsu Latvijas nostūris kļūtu aizsniegts ar dzīvā evaņģēlija vēsti, lai katrs viens Latvijas iedzīvotājs piedzīvot augšām celšanos no grēka un brīvību no lāsta važām, lai katrs iepazītu Jēzu Kristu, dzīvā Dieva dēlu, kā savu personīgo glābēju un atjaunotāju, lai visa Latvija atzimtu no jauna. Amen. Un Kristīna, Kristīna ir pacietīga. Nereti tā var izturēt lielus pārbaudījumus, ja tie ir Dievā doti. Kristīnas sirds mīl vienkāršību un atklātību. Sirds mīļums ģimenē viņai ir svarīga attiecība nianse. Viņa izjūt cilvēkus, kuri nav patiesi un liekulīgi. Tāpēc attiecībās ar cilvēkiem ārpus ģimenes Kristīna ir piesardzīga, jo ir bijušas reizes, kad naivi uzticoties tai nācies smagi ciest, bet ilgi viņa par to nepārdzīvo, jo atrod mierinājumu Dievā. Kristīna mīl visu juteklisko, bet tajā pašā laikā spēja būt lietišķa un domāt ar vēsu prātu. Viņa spēja lūgt no sirds un atvērties Dievam, bet grūtāk nākas tas attiecībās ar cilvēkiem. Tādos gadījumos Kristīnai nākas vēl pilnīgāk uzticēties Dievam, un tieši šī paļaušanās uz Dievu atver viņas sirdi. Kristīna ir mērķtiecīga. Iecerēto cenšas sasniegt maksimāli ātri un labi. Kristīna nereti uztraucas par sīkumiem, bet viņas prāt ne par velti. Mīl visas lietas izdarīt līdz galam, kaut arī tās jau vairs nepatiktu. Darba spējas ir labas, bet ja jāuzņemas vairāk pienākumu vienlaicīgi, var kļūt pavirša. Tādos gadījumos, to apzinoties, cenšas ātri visu labot, nospraužot prioritātes. Kristīna ir daudzpusīga, kas nereti viņu paša nogurdina, bet tikai tā viņa varēs mierīgi iemigt. Kristīna dzīvo ar lozungu – visu vai neko. Ikdienā Kristīna ir ar pilnu sparu darbos, bet brīvajā laikā ar pilnu krūti atpūšas. Svētdienā Kristīna nedara neko ikdienišķu. Laiks Dievam un ģimenei Kristīnai ir vienlīdz svarīgs. Attiecībās ar bērniem Kristīna ir stingra, bet dažreiz censdabās kompensēt savu stingrību, piekāpjas bērnu iegribām. Par to bērnu viņai ir pateicīgi, un dažreiz viņa pati kļūst kā bērns un ļaujas bērnišķīgumam. Attiecībās ar vīru mīl piekāpties tikai tad, kad kopā tiek saņemts apstiprinājums pareizajam risinājumam, bet māk arī atrast kompromisu, kad tas nepieciešams. Patīk, ka vīrs uzņemas iniciatīvu svarīgās situācijās, priecājas,
kad vīrs dāvā ziedus, bet smejas par savu aizmāršību, ka joprojām nav nopirkta vāze. Kristīna mīl vienlīdzību attiecībās, bet bērnu audzināšanu uzņem vairāk uz saviem pleciem. Nemīl bērnus atstāt ar auklēm, ļoti pārdzīvo, ja tas dažreiz ir jādara. Ieaudzina bērnos patstāvību, jo bērnībā pati bijusi ļoti nepastāvīga un naiva. Kristīna mīl daudz sapņot. Lai gan dzīve liek tai būt nopietnai, sapņi nereti piepildās, viņai pašai par lielu pārsteigumu. Tādos gadījumos Kristīna no sirds var būt pateicīga un gavilēta. Kristīna ir sieviete, kas mīl vienīgo un īsto, māte, kas ziedojas par savu bērnu labā, meita, kas neuzskata sev gudrāk par vecākiem, bet kurai nereti nākas būt atgriezeniskā lomā. Māsa, kas vienmēr domās par savu māsu un brāli, bet tā vietā, lai ar viņiem sazinātos, gaidīs izdevīgāko brīdi, baidoties viņus apgrūtināt vai iztraucēt ar savu klātbūtni. Kristīna ir draugs, kas apjautāsies par otru, sniegs padomu tad, kad jutīs nepieciešamību un labprāt uzaicinās uz tēju vai kapiju pie sevis mājās. Tāda ir Kristīna. Draudzīga, bet piesardzīga. Patstāvīga, bet reizēm var kļūt bērnišķīga. Jūtīga, bet spēj būt arī savaldīga. Pretim nākoša, bet spēj būt arī principiāla. Pateicīga, bet spēj būt arī nepacietīga. Laipna, bet taisnības dēļ dažreiz kļūst nedaudz asa. Tāda ir šodienas Kristīna, bet Kristus mīlestībā viņa mainās. Paldies Dievam par viņa žēlstību. Tas jau bija tā kā, jā, man kāds. Paldies, Kristūbe. Man pašai pārsteigums. Kristūbe nospēlēs kā dziesmu. Jā? Mēs varam visi arī slavēt Dievu. No dzejas krājuma, Dieva mantijas, zem Dieva mantijas, un dzejas nosaukums, dzejas rindu nosaukums, dedz ugunī. Jā, es redzu. Lai dzied mana sirsniņa,
sirsniņā, kad es tevi redzu. Mīlestības darbos mazos liecināt, ka spēju. Pateicības kambaros jaunu drosmi lēji. Deci uguntiņa, pietec jaunu liesmu. Lai dzied manā sirsniņā jaunu slavas dziesmu. Deci uguntiņa, pietec jaunu liesmu. Lai dzied manā sirsniņā jaunu slavas dziesmu. Lai dzied manā sirsniņā jaunu slavas dziesmu. Būs iesmiņa aptāpēc. Īpaša diena tev. Nerunā. Dievs ir brīnišķīgs. Dievs ir brīnišķīgs. Es nezinu, es nekad nebiju tikusies kaut kāda dzējas vakars taisīt. Kā citu dzēnieku, jā. Aleluja. Dievs kaut kā pagodinājās, jā. Aleluja. Bet man ir tāda liecība manā dzējā, es varētu noskaidrot jums. Agrāk mana dzīve bija rūgt un pilna. Un grēks bija mans labākais draugs. Vienalga, cik grūti man klājās. Es nekritu ceļos, jo man bija kauns. Es kaunējos pat par sevi. Es kaunējos par citiem sev apkārt. Kauns bailes un spīts manī valdīja un depresija daudzkārt. Es nepratu pusauģu gados par sevi pastāvēt, kā vajadzēja, un nepratu paklausīt mātei, kura man tikai to labāko vēlēja. Dievs zina, cik aplam rīkojos toreiz, bet viņš neiejaucās, viņš nepavēlēja, viņš savā lielajā mīlestībā gaidīja mani. Un lūk, te es esmu. Jau reiz ar savu grēcīgo dabu es Dievam pie kājām kritu un lūdzu, ar asarām acīs es lūdzu, Dievs piedod un glāb mani dvēseli. Mēs laukā visu nešķīsto, kas manī mīt, Tēvs piedod, jo man nav vairāk spēka, par vaigiem tik asars rīt. Es piecēlos kājās pēc lūkšanas un jutos tik viegli kā putens. Es pateicos Dievam par noņemto nastu, par manas dvēseles glābšanu. Dieva mīlestībā es glābnu esmu, Dieva žēlastība apžēlot. Šodien manī mājo jauna dvēsma, esmu Jēzus asinīs pasargāta. Ir laiks tāds īpašs, man jauks, kad ziedēt sāk vispieneņa lauks, kad zeme dreb zem no pērkoņu dārdiem, kad zimu es caur skaļiem vārdiem. Ir aprīlis šis laiks, kad zimu, pie mātes krūts, kad ēdot migu, kad katrs piena piliens manī reiz uzziedēja pavasarī. Un brienot man pa dzīves stigām, no mazas mīļas meitenes nav nekas mainījies. Vien žiglāk, mīlēt steidz sirds smadzēs. Kā vairāk pastāstīt, kā sniegt, kā atgūt prieku tiem, kam liekts, kā aizmirstos mums atcerēties un neglītēs iemīlēties. Tu ej, es eju, mēs abējam, pa dzīves līkločiem manevrējam. Nekad un nekas mums nav par grūtu. Mēs uzvaram kopā, lai kas arī būtu. Tu esi mans vairogs, kad bultas šaudās, tu esi mans spēks, kad man sāk zust jauda. Es zinu, uz tevi es paļauties varu, tu redzi, tu dzirdi.
tu zini, ko daru. Vien nespēju saprast, es plānus tavus. Ak, iemāci mani tos pieņemt kā savus, lai viss, ko caur mani tu darīt spētu, ar tavu stipro gribu saskanētu. Brīnišķīgs miers, dejo nosaukums. Aiz trediviņām zemēm aug zaļa lekna zāle. Aiz trediviņām jūrām zem okeāna palmas. Bet ne par ko tas neliecina, ka šeit un tagad sliktāk būtu. Tev vienkārši sāk tecēt slienas, cerot laimeklis tur sev gūt. Ak, draugs, kad būsi uzticējies Dievam un lūdzi sirsnīgu Tēvs piedod, sirds meklējumu vietā, tu beidzot atradīsi mieru. Un līdz ko būsi radus to, tad viss tev liksies pašpietiekams, jo savā laimes pārpilnībā tu domāsi, kur gan viss tas liekams, tik liels un brīnišķīgs būs tavs miers. Un beidzas katrs rīts, baltas domas, baltas vārds, balta dvēseles dziesma, ar mīlestību pilns skatiens un liels pieskariens. Tāda ir mana šodiena, caur balta purgainā, tādu es pazīstu mīlestību, caur spīdīgu un dzīvu, tāda ir mana šodiena.
laisvību, caur spīdīgu un dzīvu. Balts, vielas un ziepes, kā iesākas katrs vakars un beidzas katrs rīts. Es nolasīšu jautām, ja? Kur ir dzirdēt? Es jau man bija grūti izvēlēties, un tā jau ir daudz. Labi, es tādu netipisku. Epifānija, tas ir tāds kā prozas darbs, dzeju prozas, arī tāds, var nosaukt par mūsdienu cilvēku. Es gribu, lai tu būtu internetā, manā virtuālajā pasaulē. Tad es spētu vieglāk ar tevi sazināties. Es spētu komunicēt ar tevi un spētu nestrīdēties ar tevi. Es skatītos uz tevi, es ieklausītos tevī, es ieslēgtu un izslēgtu tevi. Tā mums visiem būtu ērtāk. Es atrastu tevi vienu klikšķi attālumā. Man nebūtu tev vairs ilgi jāmeklē. Tev būtu pašam savs profils. Cik tas būtu lieliski. Tad man būtu vieglāk iepazīt tevi un uzrakstīt tev vēstuli, aizsūtīt apsveikumu tavā lielajā dienā. Tu liktu video par sevi, un es zinātu, kāds tu esi. Un tu ievietot fotogrāfijas, un es atcerētos tevi. Saproti, tā mums visiem būtu vieglāk saprast tevi, jo es esmu cita laikmeta cilvēks, kurš nespēja atrast tevi klusumā, augstumā un dziļumā. Tikai internetā tas būtu iespējams. Es esmu cilvēks, kuram nav laika, tāpēc labāk būtu, ja tu atrastos manā virtuālajā pasaulē, internetā. Es esmu cits cilvēks. Esmu zaudējis spēju sarunāties ar tevi. Un pārsvarā tā arī laikam. Kas ir svarīgāks? Kā uz neapdzīvotas salas es sajūtos šodien. Kā vientuļā krastā viļņi bungojas vien, kaut cerēju saredzēt augļus mežaņos es, bet neredzēt tos, vēl laiks tiem nav sācies. Vēl pumpuros briestie, vēl lapas tiem plaukst, vēl ziema nav galā, kaut sirds vasaras augst. Vēl mīlēt un ticēt, vēl paļauties spēt, vēl Dievs aicina, iet druvās un sēt. Un laistīt mums sēklu nāksies vēl ilgi, vēl laiciņš kāds paies, kad manāms kļūs asins. Bet cerība viena man uz Kristu ir likta, uz vienīgo Dievu, kas sirdī tik dāsns. Jo svarīgi nav, cik daudz mēs ko spēsim, cik uzvaras gūsim, cik sēsim. Daudz būtiskāks jautājums ir, vai iemīlēsim, vai Jēzus klātbūtni mēs novērtēsim. Es piedzimstot zināju jau, ka cilvēks mans kaut kur aug. Tas mācis kāvienos skauts, kā asins izdīgs reiz jauks. Kad sastapu cilvēku šo, kad šodien par vīru man dots, tad atcerējos es to, kas bērnībā nosapņots. Un vīram, pēc kā es lūdzos, vajadzēja būt labam. Kas saprastu mani, kad sūdzos, kas neapjuks, kad viss jau pa galvu. Šis lūgums, kas sirdī man mitis, ir piepildījies vien tāpēc, ka svarīgāks man ir šķitis pat cilvēks lietiņa sāpēs. Un neskatos vairāk uz to,
cik grēku mums mantot to, jo zinu, ka apžēlojot, Dievs spēja mūs atjaunot. Jau piedzimstot zināju to, ka liktenis mans arī lemts, lai Dievā es atjaunotos, no manis daudz kas tik ņemts. Jā, te pa Latviju. Pa Latviju, jā. Lāpa. Dievs lāpa deg, nu jau teju gadsimtu. Kāš pēc kara nespēja to dzēst, pat ja klaušās nācās, liku ēst. Dievs lāpa deg, kaut degtu spožāk tā mūsu Latviju tautas mūžs, tad savā zemē apgaismotāks kļūs. Par Latviju nerunā, par Latviju nedomā, tik mirkli īsi brīdis. Ja vairāk, tad sāp. Kaut kas neizprotams uz augšu tad kāp. Ir nepanesami smagi, bet laiks ir dziedīgi. Tā katrs sev mierina. Bet nē, tā nav. Kaut rēti paliek neredzami. Tā asiņo tik un tā. Tas ir par aizbraucējām. Es gribu mājās. Kāds grib mājās? Jūs esat mājās. Es gribu mājās, kur upes sarunājas. Es gribu mājās, kur zeme veldzē kājas. Es gribu mājās, kur lakstīgals pogo, kur pavasaris mēdz ar ziemu jokot. Es gribu mājās, kur saule skaisti riet. Es gribu mājās, kur uguns neizdziest. Es gribu mājās, kur zāle zaļi zied, kur Latviju meitas himnu dzied. Es gribu mājās, kur lapsām savas alas. Es gribu mājās, kur ziedi malu malās. Es gribu mājās, kur bites mežā spieto, kur sulas tek, bez zodiem neiztiekot. Es gribu mājās, kur suņu būda nīkst. Es gribu mājās, kur peles apkārt pīkst. Es gribu mājās, kur nabadzība smejas, kur grūtos brīžos neiztikt bez dejas. Es gribu mājās, kaut uz mirkli īsu. Es gribu mājās uzēst maizi īstu. Es gribu mājās sirdi rendināt. Es gribu mājās bērnus audzināt. Es gribu mājās, tā sauc katras sirds. Es gribu mājās, kur saules maidot mirdz. Es gribu mājās, kā putns lidot brīvi. Es gribu mājās, priecīgs dzīvot dzīvi. Halleluja! Dzimtene. 1000 ilgpilnu siržu. 1000 aizmirstu skūpstu. 1000 pieviltu ļaužu. Dzimtene pieļāvusi. Laiks šīs māca būt stipram. Prasīgs tas ir bez gala. Novēlēt labu citam, daudz vieglāk no tālas malas. Dzimtenes āras sirgs tukšas, iepiec tajās vairs nav, bēdas vien palikušas, tukšums tās graujoši skar. Mosties jau dzimtene mana, stipri sāc stabulas pūst, dzīvības elpa no svara, sirds jaunu cerību gūst. Atjaunot pamestas sētas, iespējams tikai tai tautai un sirdī, kas iedināt ļaujas svēt Kristus mīlestībai. Latvija mana, ak cīnies aizvien, kā lielgabals uzstājies droši, par ieroci tajā mieru jau ņem, ar gudrību pārspējīgi soļi. Latvija mana, ak cīnies aizvien, kad ienaidnieks robežās kāpj, lai sirdis, kas cer tevī nepagurst, ticībā pārvarot kalnus. Latvija mana, tu cīnies aizvien, mēs uzvaru pasludinām, ar tevi cīnoties šajās dienās, kad lauks ar asinīm glāts. Latvija mana, vēl cīnies mazliet,
No tālienes bērnus jau sauc. Kopā tad varēsim uzvarēt kaujas. Kopā spēka mums daudz. Ļauj saulē tevi sildīt, ļauj zāles stiebram slīgt, ļauj lietum laukus pildīt un jauniem asniem dīgt. Ļauj tēvu māti godāt, ļauj mīlestību krāt, ļauj slinku sievu norāt, tai paklausībā nākt. Ļauj saviem bērniem būt, ļauj bērnību tiem gūt, ļauj bērza sulām rūgt un sirdī Dievu lūgt. Ļauj aklās acis atvērt, ļauj savām ausīm dzirdēt, ļauj arvien sirdī mīlēt un labam uzvarēt. Saka tikai vienu vārdu, un tu redzēsi izmaiņas savā dzīvē. Saka tikai vienu vārdu, un Jēzus ievedīs tevi paradīzē. Saki Jēzum piedod. Tad par debesīm un Elli saturieties. Debesis un Elli. Tēt atnāc pastaigā. Tēt atnāc pastaigā. Ar mani rīt agrumā. Es gribu tev ko pastāstīt, tev savu sirdi izskatīt. Man sirdī daudz, kas sakrājies. Ak, tēti, mani ieklausies. Ir stipri sirds man neziņā un neieklājas apziņā. Man doma vien par vietu to, kur nonāk visi grēkojot. Vai tiešām, tēt, tas notiksies, kad grēcinieks uz Elli ies? Tev rokas būs kā sasietas, kaut asinis ir izlietas. Par cilvēku šo mirstīgo, pret tevi arvien strīdīgo. Vai upuris pie krusta tēt, priekš tam nav bijis paredzēts, lai izglābtu it visus tos, kas meklē ceļus tumšākos. Daudziem atklāts nav pagaidām. Man trūka daži rindiņas. Labi. Var sakot, tur kāpa akmens noveļas, un manā Dievu klātbūtnē, tai pašā sekundē, tas atdzims jaunai dzīvībai un mīlestības brīvībai. Tad debes tam atvērsies, tās viņā iemīlēsies. Nu, tās man izstāstīja kā īsti, bet man nav pilns ceļos. Jā, labi. Braucam tālāk. Bruņas. Dieva bruņas, jā. Tu atkal un atkal saki man to, ka man jāpielūdz tevi vienīgo. Mana cerības dzirks tevī rodama, un tava mīlošā balss labi saprotama. Tavas acis lūkojas manā sirdī. Tu arvien to rendē ar iepriecu dzirdī. Tavā klātbūtnē rodama laime. Tā izglābta būs visa dzimtenes saime. Tava roka nekad nekļūs par īsu, lai dāvātu tautai dzīvību īstu. Tava būtība atklāta vārdā ar spēku, kas dāvā mums bruņas uzvarēt grēku. Dzīvības vārds. Uzvaras ierocis rokās ir tavās. Skatkās tam asmenis, sabās un malās. Satvērt ar prātu to neizdosies, tikai caur sirdi tas kristalizēsies. Nenoliec malā zobenu savu, tas arvien izglābs dzīvību tavu. Meklē visdārgākās pērles, mans draugs, dzīvības vārdā, kas kaujā reiz sauks. Skars bezdibeni, dzīve tava. Ja nemainīsies domāšana,
skars ilgas, skumjas, izmisums un vēl kāds nelāks paradums. Skars skarbi iznīcinošais, sirds tukšums mokošais. Laiks atklāt savu seju, laiks pārtraukt maldu deju. Un jāapzinās bīstamība un bargā dzīves īstenība. Jau vienas lietas vajag tev, sirds atzīšanos pašam sev. Sakratīt saujā pa vienai, atvēlēt katrai dienai, uziest uz maizes šķēles, izjust tās garšu uz mēles, saslaucīt asaras neizdodas, uzslaucīt skumjas gan, laime, kā krelle šīs saplēstas, un nepieder vairāk tās man. Tas tāds. Ļauj pabarot sevi ar mannu, kā maz bērnu no debesīm. Ļauj saldākā ķīsera kannu, kā iepriec ieliet tevī. Ļauj baudīt sevi ikrīta pastu, caur vēstuli uz debesīm. Ļauj izžāvēt asaru nastu, ar mīlestību, ko nesīs sevī. Cerību dienu, nākamais dzīvos man tapa kaut kādā ādā, ieģutos ādā, bezpajumtnieku ādā. Mēģiniet arī jūs saprast. Aizmirsts un atstāts. Pa gada laikiem smaldos, un neizjūt nevienu no tiem savos rūgtumus spaidos. Nokvēptas, nodzērtas manas cerību dienas nav vairāk atstātas, tās ir nevienas. Es klīstu un maldos, meklējot ceļu uz mājām, bet nevaru paļauties vairs, kad uz savām kājām. Šīs dienas man aizrit, vientuļas skumjas, kā miegs pār acīm, tā domas krīt dumjas. Vēl gribētu redzēt es savas mīļotās smaidu, un savas mazās meitiņas ikrīta gaidas. Pēc mīļa tēva plaukstas, kas noglāstu matus, bet tagad tās augstas un vairs neskaita lapus. Nu nabaks es kļuvis, bez visa, bez kā, viss man nu ir zudis no vislabākā. Pat cerības nav man. Kur lai es eju? Kur baznīcas zvani? Vai es beidzas eju? Ak, dvesiet kāds viņam, cerības šo, par Kristu tam stāstiet visglābjošo, lai attaustam diena, cerību pilna, nav jāklīst viņam vienam, lai Jēzus to silda. Tas ir uzlikt kādu klipiņu.
kad aizstāvēts bez seksuālās cīņas, bez kauna, bez goda un bez sirdsapziņas. Kāds naidpilns, bez sirds, bez jutām, bez skriestu leksi, pa visām pasaules gultām, mums kauns, bet par godu būs pārvērties, naudu, par vietu, kur paslēpties. Pēc tevis kas tas, nav vairāk baidies, tāds sausums un augstums pār tevi būs laidies. Lai vēl pēdējo reizi Dievs tev atgādina par viņu esamību visur zināt. Tas būs ieraksts, jā. Piesaucies vārdu viņš izklausām, vēl. Tas ir vairāk, es to, pasaku, neglābtajiem, jā. Tas būs priecīgāk bišķi. Kāpēc viņš tik klusi paldies? Viņš tik klusi ir. Es pavēlu laiku priekš tevis, meklēt cerību tevi, garu klapot sevi. Es sirds nostūris, lai pildās ar mīlestību tavu, ar tevi esošo dzīvību, kas nes pestīšanu. Lai katrs brīdis, kas pavadīts kopā ar tevi, man ir dārgāks par visu uz šīs pasaules. Bez tevis, lai saule neaust, un lai tā nenojiet, es pielūgšu tevi, arī tā, kad acis man vēsies ciet. Es slavēšu tevi, tu esi vīns, no kāds dzeru, tu esi viss, kas es esmu, tev ir brīvības vēl. Mana gaisma, mans prieks, mana dzīvības liesa, tev vienam visu gods, mana pielūgsmes dziesma. Tava sirds man kļūst tuva, tā iemājo manī, tā meklē, kurš dzīvstīt, kur mīlēt, ko gandīt, kā gans tavā priekšā. Ik rīt nostājos es, lai baudītu mirkļus, ar pirms čālu glāboties. Vēl vienas, es vēlāk nemocīšu. Tas ir ļoti, tas bija mans sapnis. Bet īstenībā es nezinu. Tas jau bija 10. gadā. Nav teksta, nu nav balss. Lasīta, kurš redzīt. Kādā vajag lasīt, tu daudz būs teksta? Saku, atnāks. Varbūt tiešām kāds neredz. Dzēnēts Kristīnas Vica dzēja. No evangelizācijas brošūras aicināt mīlestībai. Bezdibenī. Es sajūtu plaukstu, savs un augstu, kā iespiedās manā un parā vējā. Lidoju gaisā, kā caurainā maisā, sajūtu dvēsmu, kā ēlas liesmu. Mana balss kļuva asa, un sirdī bija nasta, nu labi nav vairs, mana dvēsele sairs. Viņš tamska. Sajūtu tumsu, kas parāda cilpu. Es iekritu bezdibenī. Kur? Kur gramstīgas rokas, visīstākās mokas, staipīgi pirksti ar nāvīgu dzirksti.
satvēri mani, kā staipekļi gari, kā pretīgu sēklu, es izjūtu grēku. Es iekliedzos spaldi, lai atlaiž man valdi, lai izbeidz smokas, kas manī lokās. Vien spēju es izvest, es sludināt iešu, un visus ļaunos garus, Jēzus vārdā es siešu. Nekad nevēlos nokļūt uz tur, kur kaut kas briesmīgs mani tvārsta un tur. Eņģelīšiem atskaist. Jā. Kristīna, man vēl kāda dziesma? Man dzied. Nekad nebeigsies. Neskatās. Vai Eļa pašai tā kā piedzīvots kaut kas ir kādā sapnī vai Jā. Reāli. Pusnomogā man tas bija pa īstam, man liekas. Es pamodos visu lapie un drebēju. Man bija tiešām tāds izbēles, ka es negribu tur nokļūt. Bet tas, ka tu nesludini evaņģēliju, tas ir divi vēlēji. Tas bija ārzemēs, jā, tas tā ir. Dievs ir labs, bet Bet nereāli. tā jau nereāli. Un tas vēl viens dziesma, jā, par godu Dievam. Jo viss, ko es rakstīju, tiešām bija tā kā inspirēts un svētā gari, kā teikt. Tā tiešām var teikt.
Nāc, nebaidies, pie Jēzus patvēries mūsi. Pie Jēzus patvēries mūsi. Nāc, nebaidies, 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 pie Jēzus blakus būs. Tev Jēzus blakus būs, tev Jēzus blakus būs. Nāc, nebaidies, tev Jēzus blakus būs, tev Jēzus blakus būs, tev Jēzus blakus būs. Nāc, nebaidies, tev Jēzus blakus būs. Nāc, nebaidies, tev Jēzus blakus būs. Nāc, nebaidies, tev Jēzus blakus būs, tev Jēzus blakus būs, tev Jēzus blakus būs. Tev Jēzus blakus būs, tev Jēzus blakus būs. Nāc, nebaidies, tev Jēzus blakus būs, tev Jēzus blakus būs, tev Jēzus blakus būs. Nāc, nebaidies, tev Jēzus blakus būs, tev Jēzus blakus būs, tev Jēzus blakus būs. Slavu Tev, kungs. Tu esi vienmēr mums blakus. Amen. Paldies, es tev pamocīšu. Jā. Jūs ziniet, ka katram vārdam ir liela nozīme. Un katrs vārds, ko jūs pievēršat lielāku uzmanību, tas nozīmē, ka tas darbojas mums dzīvēs. Un ka jūs to lietu mīlat, ja? Dzejolis mēs sakām vārdus, ja? Mēs sakām zeme, sakām sniegs. Mēs sakām medus, sakām miegs. Jo bez šiem vārdiem, tā mums šķiet, mums dzīvē garlaicīgi iet. Jo zeme, tā ir dzimtās mājas, bet sniedziņš ziemā gurks zem kājām. Ir medus liekams tad zem mēles, bet miegā iemiegam pēc maizes šķēles. Mēs sakām jūra, sakām lieks, mēs sakām meži, sakām spiedz. Jo bez šiem vārdiem tā mums šķiet, mums dzīvē visai skumji iet. Jo jūra, tā sniedz dvēseles smeldzi, tik liega tā mums šķiet ar smeldzi. Bet mežā atspirkstam no gāzēm, kur bišu spiedz mums bieži pārsteidz. Mēs sakām saule, sakām gaiss, mēs sakām uguns, miltu maiss. Jo bez šiem vārdiem tā mums šķiet, neviens šai dzīvē neiztiek, jo saule tā mums gaismu dod, un gaisu cilvēkam dod ieelpot, bet uguns palīdz izdzīvot, no miltiem maizi izcepjot. Svaigi vārdi, ja? Skaisti. Mums tik daudz dots, tā kunga acs, tā kunga auss. Mums tik daudz dots, tā kunga acs, mēs aicināti saredzēt. Tā kunga auss, mēs aicināti sadzirdēt. Tā kunga balss, mēs aicināti sludināt. Tā kunga sirds, mēs aicināti iemīlēt. Tā kunga vārds, mēs aicināti piepildīt. Tā kunga rokas, mēs aicināti palīdzēt. Tā kunga kājas, mēs aicināti sameklēt. Tā kunga zizlis, mēs aicināti liecināt.
Ja tu mainies, tu izej laukā. Laukā no ikdienišķuma, no reliģiozās vides. Ja tu mainies, tu neizskaties vairs labi. Jo mainoties, tu kļūsi savādāks, un neviens vairāk tevi nesaprot. Ja tu mainies, tu izej laukā. Laukā no lepnības, no likuma verdzības. Ja tu mainies, tu nejūties vairs tik labi, jo mainoties, tu sāc apzināties, ka nekas vairs nebūs kā agrāk. Aleluja! Jā! Es te interpretēju. Tas kungs savu troni cēlis. Tas kungs savā tronī sēdies. Tas kungs tirnas iztrūcina. Tas kungs sirdis atmodina. Pavasarī, kad zeme zied. Pavasarī, kad putni dzied. Pavasarī, kad daba mostās. Pavasarī, kad viss un visi rosās. Cilvēks jauns tad mūsos dzimst. Viss, kas slikts, tad katrā mirst. Kā jaunu sakšu zemi sēdz. Tā sirds svētumu, lai Dievā redz. Pavasarīs varbūt arī garīgi, ne tikai fiziski. Pavasars mūsu sirdī, ka mēs iepazīstam Dievu un ka mēs mainamies. Un ja mainās mūsu domāšana, tad arī mainās mūsu dzīve. Ne jau slikto būs uz labu. Kā domāju, ko slikto? Atkal par sirds apgaizīšanu un mīlestībām domāju. Es ticēju svētumam, pateisam, un es ticēju mūžīgām jūtām, bet sastapties viena ar nodevību, man nācās caur puķītēm plūktām. No kurienes gans nākas, kas sirdīs tomēr mums iezogas, ļaunums un lepnums, kas nepakļājas un neatzīst upuri šo, sirds apgraizīšanu dievišķo. Man nebija viegli to satvert, ka viss nav tā, kā tas izskatās. Tik vienu vienīgu soli spērt, un sirds, tad lai izmaiņām atveras. Tad svētīti kļūstam pa īstam, tad izmainās visa dzīve, un mīlētam vien, nevis nīstam, mums sirdī iestāsies brīve. Pa īstam. Tev būs cienīt. Ar rīkstēm mums gribētos nopērt un sabārt ar lietišķu vecāku rājienu. Tad varbūt tev izdodas aptvert, cik gan svarīgs ir tavas dzīves gājums. Ko uzsākt tev vienam pašam būs grūti, bez mātes padoma un mīļa tēva balsta. Tavs gājums tas jā, bet uzņemties rūpi, par to atstāj mums, lai mazāk tev salt. Ir gājums šis tavs, ko iesācis drīzi, mēs paiesim malā, bet tu vari būt drošs. Ir māte un tēvs tev, ja jūti tu krīzi. Nāc paspārnē mūsu, kad nejūties drošs. Kad balti sāk ļodzīties, prasi padomu laikus. Kad stalti vairs nestāv tavs gars un neesi drošs. Nāc paspārnē mūsu un apsildi vaigus, lai vari no jauna tu pacelties mošs. Pār nedienām iet ar paceltu galvu, pār problēmām gultu uzvaras spēsi, tik nekļūstu lepns, tad gūsi tu balvu, cik svētīgs tad kļūsi, tu drīz vien to redzēsi, jo māte un tēvs tevi pasaulē laiduši, bet pāri visam Dievs, kas svētīt var tevi, bet noslēpums šeit, ko daži ir pauduši, tev cienīt būs māti un tēvu virs zemes. Tad svētīts tu būsi visā, kas esi, būs svētīta abra tava un klēts. Tad tu saņems trīskārši, ko citiem būs devis, un radīsi to, ko sirds tava meklēs. Tā, jaunie.
esi mīlestības sniedzējs. Mīlestība ir tik dažāda, un tieši tāpēc tik unikāla. Kā cilvēka sirdī, tā arī dabas sirdī valda mīlestība. To var saredzēt jebkur, ja vien vērīgi ieskatāmies. Lūk, te jau viņa ir, bērzu virzība. Te redzams sirds tautums un skaidrums, un šī skaistuma spēks rodams neko citu, kā vien mīlestības un vienotības spēkā. Skudru pūznī, kur mīlestības spēks izpauž rūpīgā, nepārtrauktā darbā. Pat zvirbos mīl. Cik aizrautīgi viņš paziņo cilvēkiem priecīgās ziņas par tuvojušos pavasari un silto laiku. To varētu nodēvēt par mīlestību, kas iepriecina. Pat sauli Dievs radījis, lai tā dāvātu siltumu, gluži kā māmiņa rūpējas par ģimenes pavārdu. Ir visa kā tik daudz, kas liecina par mīlestību mūsos. Daba cenš to pierādīt nepārtraukt. Katrā vēja pūsmā, koka lapu čaloņā, katrā lietas lāsē un upes traumē, katrā zieda smaržā un saldeno ābolu garšā. Katrs gada laiks mīl savādāk, un tomēr katram ir mērķis padarīt mūsu dzīvi interesantāku. Katrs zieds, kas uzied, grib mūs iepriecināt ar tieši viņam raksturīgāko smaržu un dāvāt neaizmirstamas atmiņas, un tā gadu no gada. Putni mums dzied savas dziesmas, kaut arī nevienmēr tās saprotam. Arī Dievs uz mums runā mīlestībā caur svēto garu, kas ir mūsos, kad pieņemam Jēzu savās sirdīs, lai mēs saprastu, kādi ieguvēji un Dieva luteklīši patiesībā esam. Bet, diemžēl, ne katrs to apzinās. Kā gan mēs to nedzirdam un nesaprotam? Mīlestība, kas ir tik saldena un sevis upurējoša, kā medus bācelīte. Es to redzu pat tauriņu vidū. Tie lidinās gaisā no viena ziediņa uz otru un ar savu klātbūtni prieku vēstīt pavasarīgu cerību sirdīs. Viņu trauslums dod viņiem spēju pasargāt vienam otru no bojāejas, izšķirošos mirkļos, lai vai kāda vēja, tauri ir vienoti. Lieca jauksmes tos nenomāk. Viņi ir vienoti un turas kopā. Tie nešķiras nekad, kopā tie iztur līdz galam. Un neatkarīgi ne no kā tie uzvar, jo ir bijuši spējīgi būt viens otram par balstu un stiprinājumu. Ir tik dažāda mīlestība. Mēs pat nevaram aptvērt to ar savām visai ierobežotajām smadzeņu šūnām. Tāpēc jau Dievs mūsu acīs liekas ir tik varants un liels, neizdibināms, ka radījis mūsu saprātam tik daudz neizprotams lietas, kā dabas parādības, kosmosu, sauszemi, okeānus un jūras. Pat dzīvnieku, putnu un zivju dažādība ir tik neaptverama milzīga. Bet ar visām radītām lietām vēl neizprotamākas būtnes ir cilvēki, kurus mums pašiem pat lāgā nav bijis iespēja izprast. Tik mainīgs un nenoteikts ir cilvēks. Cilvēks bez Dieva. Zinātnē acis ir par mazu, lai varētu visu saredzēt, ko un kādā veidā Dievs visu radīs, jo tas ir tikai Dieva ziņā. Tāpat kā pasaules gals, to zina tikai Dievs. Viņš nevienam neatklāja, kad tas pienāks, pat ne savam izredzētajam dēlam, Jēzum Kristum. Kur nu vēl cilvēkam? Tas nu ir skaidrs. Bet tas nemazina Dieva mīlestību un viņa žēlstība. Tā ir varena un prātam neaptverama. Lai saņemtu Dieva mīlestību, tev nav nekas jāizpelnās. Tas kungs ir mīlestība, tāpēc viņš ar to apveltīt vienu. Viņš tajā ļauj iegremdēties līdz pašiem dzīviem. Viņš vēlas, lai tu to baudītu visu savu mūžu.
vienīgais, kas mums kā mirstīgajiem ir jāizdara, jāatjauno attiecības ar Dievu, kuras mēs ar pirmajiem cilvēkiem, Ādamu un Ievu, pazaudējām paradīzes dārzā, krītot grēkā un nepaklausībā Dievam, baudot aizliegtu augu. Kā tu vari atjaunot attiecības ar Dievu? Tev jābūt grēku piedošanu. Lai to izdarītu, tev vispirms ir jāapzinās, ka esi grēkojis, nožēlojot visus savus apzinātos un neapzinātos grēkus. Tev jābūt sirdī apņemšanās mainīties un iepazīt Dievu caur lūgšanām un Bībeles lasīšanu, kalpošanu viņam. Iesākumā tas iespējams nenāksies viegli, bet jau pēc kāda laika tas būs tavs ēdiens un tavs dzēriens, kurš palīdzēs tev dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Visas tavas atkarības un slimības būs ar Dievu roku noņemtas. Tu dzīvos, nevis eksistēs. Tu pats mīlēs, nevis īdēs pēc mīlestības. Tevī viss būs pašpietiekams. Tev viss izdosies, jo tu dzīvos kā uzvarētājs Jēzu Kristu. Un mīlestību tu nevien skatīs ik uz soļa. Tu to radīsi visā un visur, kur vien iesi. Dievs ir mīlestība. Un ja mēs cenšamies tuvoties viņam, mēs arī līdzināmies viņam. Esi mīlestības sniedzējs, jo tas, kurš mīl, tāpat kā tas, kurš tic, ir jau pasauli uzvarējis. Vēl vien? Jā, vēl vien. Tas būs pēdējais. Un plakā stundiņa. Es esmu atnācis. Redz, kaps ir tukšs. Es esmu augšām cēlies. Tu esi glābts. Es esmu tevi izvēlējies. Es esmu durvis. Kas uz mani tic, tas dzīvos. Es esmu atnācis, lai glābtu saistītos un brīvos. Vien vārdus manis rakstītos, tos turiet. Tad nestaigāsiet tumsā, jūs patiesi. Es esmu gaisma. Kas seko man, tas dzīvos. Es esmu atnācis, lai glābtu saistītos un brīvos. Jūs sakāt rāda zīmes, brīnumus, lai ticam, lai svētais gars par grēku pārliecina. Es esmu maize, kas no manis baudīs dzīvos. Es esmu atnācis, lai glābtu saistītos un brīvos. Ja grūtas dienas tev, un sirds sāk mākt, pie dzīvā ūdens avotu laiks nākt. Es esmu ūdens, kas dzers no manis dzīvos. Es esmu atnācis, lai glābtu saistītos un brīvos. Jo ticiet man, nāk stunda un ir jau klāt, kad Dievs grib garā ar tevi parunāt. Es esmu gars, kas mani pielūgs garā dzīvos. Es esmu atnācis, lai glābtu saistītos un brīvos. Amen. Slavu Dievam. Es nezinu, kā mēs varam pabeigt dievkalpojumu. Palīdziet man. Mums sēdēs vakarēdienas ir. Tā vakarēdien, Kristians vadīs, jā? Tā bija runāts. Jā. Lūkas evaņģēlijā 22. nodaļā. Un, kad tā stunda pienāca, tad viņš apsēdās pie galda, un apustuļi līdz ar viņu. Un viņš tiem sacīja: es esmu ļoti ilgojies šo paskālu jēru ar jums ēst, pirms es ciešu, jo es jums saku, es to vairs neēdīšu, tiekāms tas piepildīsies Dieva valstībā. Un biķeri ņēmis, viņš pateicās un sacīja: ņemiet un daliet to savā starpā, jo es jums saku, es nedzeršu no vīna koka augļiem, tiekāms Dieva valstība būs nākusi. Un maizi ņēmis, viņš pateicās
pārlauza to, un tiem to deva sacīdams: tā ir mana miesa, kas par jums top dota. To dariet mani pieminēdami. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena, sacīdams: šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums top izlietas. Amen. Tā maizīte, ko mēs ņemam, tā ir, ja es saku, tā ir viņa miesa, kurā tiesas visas mūsu slimības, visas mūsu grēki, un asins viņš ir izlājis par mūsu pestīšanu, lai mēs tiekam glābti, lai mēs tiekam pasargāti no visiem grēkiem un no pazušanas. Un tāpēc mēs varam viņu priekšā nākt, jo viņš šeit visu laiku vienmēr mums līdzās ar mums, un mēs varam vienkārši tagad lūgt, lai Svētais Gars mūs atbrīvo no tiem grēkiem, kas mūs ir saturējuši, kas mūs devuši brīvību, un vienkārši lūgt piedošanu, lai Jēzus mums piedod, un viņš mums piedod, ja mēs nožēlojam, un tāpēc es varētu lūgt viņu piedošanu. Paldies, Tev, Svētais Gars, ka Tu esi šeit, ka Tu esi tas, kas mīli mūs tikpat spēcīgi, Tavs Tēvs, cik Tavs dēls Jēzus Kristus parādīja pie krusta mums, nomirdams par mūsu grēkiem, par mūsu ciešanām, un ka Tavs Tēvs, Tavs spēks, Tavs Svētais Gars, Tavs spēks, Svētais Gars, kurš mūs vada no spožuma spožumu, lai Tavs Svētais Gars nāk un parāda mūsu sirdīs tās lietas, tās vainas, kas mums neļauj iet uz priekšu, tos grēkus, kuros mēs krītam atkal un atkal. Un tāpēc tās nāc un atvieglina mūs, noņem šīs nastas. Palīdz debes tās mums atdot šīs nastas, Tev, jo to ar varu tās nevar mums noņemt. Un tāpēc, lai notiek Tavs prāts, lai Tas Svētais Gars, debes tās mums vada šie grēki nožēlā. Mēs varam nožēlot patiesi to, ko mēs esam darījuši pret Tavu gribu, pret Tavu prātu, pret Tavu vārdu. Viss tas brīžs, ka esam Tev abēdinājuši. Dari mūs tīrus un šķīstī savās asinīs. Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Lūkas evaņģēlijā 6. nodaļā 38. pantā dodiet, tad jums taps dots pilnu, saspēdīgu, sakratīgu un pāriem ejošu mēru. Jums iedos jūsu klēpī, jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums apmēros. Amen. Amen. Tad mērīsim to mēru lielāku nekā. Ļoti patīkami. Tas mērs mums ir lielāks. Paldies, Debes Tēvs, par šo privilēģiju, ka mēs varam nākt un pienest to, ko Tu mums esi devis, Debes Tēvs, to, ko Tu mums esi devis, un mēs Tev pasakamies, ka mums nekā netrūks, ka Tu mums nodrošini katru vienu vajadzību, apmierini, Debes Tēvs, katru vienu mūs arī vēlm, Debes Tēvs, Tajos brīžos, ka tagad tas ir arī Tavs prāts, ka Tu mūs tiešām iepriecini un vienmēr dod mums visu tas, kas ir nepieciešams, un kad mums nekas netrūks. Paldies Tev, Jēzus, par Tavu žēlastību, par Tavu mīlestību uz katru vienu no mums. Paldies Tev, Debes Tēvs, ka mums ir iespēja strādāt. Paldies Tev, Debes Tēvs, ka mums ir iespēja darboties priekš Tevis. Un Debes Tēvs, mēs Tev pasakamies, ka mēs varam nest šo 10. tiesu Tev, un es pasakos, Debes Tēvs, par katru vienu brāli māsu, Debes Tēvs, kas saņēmis sirdī no Tevis, Debes Tēvs, kad tā 10. daļa pienākas Tev, Debes Tēvs, jo Tu esi devis veselību, Tu esi devis visu, kas nepieciešams, un Tavs vārds arī saka, ja mēs atnesīsim Tev 10. daļu, tad Tu mūs svētīs un pasargās, un Debes Tēvs tiešām svētī un pasargā katru vienu 10. tiesas devēju, Debes Tēvs, paplašina viņu robežas, Debes Tēvs, lai Tava roka alleža ar viņu, un ka viņam vienmēr nebūtu jācieš sāpes, un kad viss ļaunums arī no viņa būtu tālu projām, Debes Tēvs, ka viņš varētu darboties un strādāt, Debes Tēvs, gan priekš Tevis, Debes Tēvs, gan savas ģimenes svētī, Debes Tēvs, katru vienu tuvinieku, šiem 10. tiesas devējiem, Debes Tēvs, un dod viņiem arī veselību un spēku arī turpmāk strādāt, gan Tavā laukā, Debes Tēvs, gan darbā, kur viņi var pagodināt Tevi, Jēzus Kristus vārdā, un svētī katru vienu ziedojumu, Debes Tēvs, katru vienu ziedotāju, gan kas ziedo savam lūkšanām, gan kas ziedo savu laiku atnākot šeit, Debes Tēvs, gan kas ziedo savam finansēm, Debes Tēvs, kurus Tu esi piešķīris, Tev lūdzu tiešām, Debes Tēvs, stiprini katram vienam dziedotājam ticību, Debes Tēvs, stiprini, Debes Tēvs, un atlīdzini, Debes Tēvs, jo tā viņu alga ir debesīs, bet Tu redz, Debes Tēvs, viņu vajadzības šodien, šajā momentā, Debes Tēvs, un es Tev lūdzu, ka Tu pagodinies pie šīm vajadzībām, ka Tu atlīdzini, Debes Tēvs, viņiem tos, ko viņi ir sējuši, ka tiešām dāvā viņiem tās lietas, uz ko viņi ir sējuši, kas viņiem ir nepieciešams dzīvē, Tu redz, Debes Tēvs, kas viņiem ir nepieciešams, kas nav nepieciešams. Lai notiek Tavs prāts un Tavu gribu, un svētīdams svētīt bagātīgi māci un atspirdzina katru vienu dvēseli, kas šodien gan ziedoja, Debes Tēvs, gan veltīja laiku atnākot šeit, Debes Tēvs, kur Tu kalpo katram vienam no mums, lai Tavs vārds tiek pagodināts caur mums, un lai Tavs vārds tiek pagodināts, Debes Tēvs, caur mūsu dzīvēm. Jēzus Kristus vārdā visgods un slavu un pateicību Tev, Debes Tēvs. Mēs tad lūdzam tā kā Tu, Jēzus, mums mācīja lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Mēs, kungs, tad tiešām mēs lūdzam arī par mūsu mācītāju, aizlūksim par viņas veselību, lai Dievs viņu atkal atjauno, lai viņi turpina darbu šeit šajā vietā, pie kur Dievs viņu ielicis.
Halleluja, debes Tēvs. Es pateicos Tev, kungs, par šo dievkalpojumu. Es pateicos Tev, Tēvs, par šiem brāļiem un māsām Kristu. Kungs, es pateicos Tev, Dievs, ka Tu esi svētījis šo laiku mums Dievs, Dievs. Paldies Tev, kungs, Tēvs, par mūsu tiešām Dievs sielas, Dievs. Pateicos Tev, kungs, par Nati, par mūsu mācītājus, Dievs. Es pateicos Tev, kungs, ka Tu esi viņas stiprinātājs, ka Tu esi viņas kungs. Un ka tiešām viņa, kungs, Tev kalpo no visas savas sirds un visas savas spēka, mans Dievs, un ka viņa visu savu dzīvi rada uz Tev. Kalpošanai Tev, Dievs. Es pateicos Tev, kungs. Es pateicos Tev, kungs. Es viņas tiešām cēlis, ka Tu esi viņas stiprinājis, ka viņa ir klupusi, Dievs, ka Tu esi viņas spēks un viņas vairogs, ka viņai nav kungs, Dievs. Es pateicos Tev, kungs, par to, un es tiešām lūdzu arī šajā brīdī, mans Dievs, pacel un atjauno, kungs, mūsu mācītāju, pacel un atjauno Jēzus vārdā, lai nekas nespēj viņu satriekt, Jēzus Kristus vārdā. Es lūdzu Tev, kungs, spēku un gudrību, spēku un kungs, spēku, mans Dievs, viņai. Tēvs Jēzus Kristus, lūdzu Tev, kungs, Tavu asins apsardzību, kungs, dziedina un atbrīvo viņu no šī ienaidnieka spaidiem, mans Dievs, lai nekas nespēj viņu satriekt, mans Dievs, lai viņu stipri, kungs, kā lauva, Dievs, kā lauva no jūras cilts, mans Dievs, Jēzu, tā kā Tu, kungs, Dievs, gājas spēkā un godībā, mans Dievs, tas svētī arī mūsu mācītāji, mans kungs, lai viņi atjaunojas, lai viņas kļūst veseli, mans Dievs, dziedini viņu, kungs, dod viņai spēku, mans Dievs, vairāk uz visu, mans kungs, Jēzus, Godīgi, paldies, māma, kungs, un Dievs, Tu esi mums Dievs, pagodinies viņas dzīvē, kungs. Pagodinies Dievs, un viņi tiek dziedināti šajā brīdī, mans Dievs. Lai tiek sastādīt katrs dēmons, kas darbojas pie viņas dzīves. Lai tiek atraisīts svētā gar brīvību, mans kungs. Lai Tavs svaidījums nonāk pār viņu šajā brīdī, mans Dievs. Un Tu uzcēl kungu! Pateicībā par glābšanu, pestīšanu un atbrīvošanu, kungs, un Dievs, lai skan Tev par godu, lai skan Tev par godu, kungs, un Dievs, Slavu, ka Tu esi uzticams, halleluja, jo ko mēs lūdzam, vai saprotam, Tu, kungs, Dievs, Tev vairāk, Tu, kungs, lūdzam, vai saprotam, nē, vēl ir, tā var apsēsties, jā, vēl ir tāda mums pārsteigums, sakarā ar dzējas pēcpusdienu, ja? Mēs gribam izspēlēt tādu konkursu. Visi, kuri vēlas piedalīties, paceļat rokas. Nē, konkurss būs par šīm grāmatām. Balvā būs kāda no šīm grāmatām. Tas ir patiesībā par tīri baltu velti, jo jautājumi ļoti vienkārši. Kurš būs sekojis un kurš būs lasījis Bībeli, tas zinās. Nāc. Nu? Cik Kristīnai kopkrājumi ir kopā? 4. Nē, jāceļ rokā. 4. Nē. Jāceļ rokā. 82 liekas. Ko? Kopā krājumi. Amen! Runāja par grāmatām, cik man kopā? Cik grāmatas? Jā. Viņa pateica 82. Jā, būs. Daudz jāstrādā. Tas man dzimšanas gads viņa atcerējis. Domājieties? Slavu Dievam. Tā, labi. Kuram mēs viņu dosim? Laikam Magijai, es nezinu. Jā. Nu, dosim Magijai. Un vēl kurš papsēja, kurš zinā vēl ātri? Nu, tev var man vajag man grāmatu. Jā, man vajag. Reci, būs. Ir savā dzīvē un būs līdz mamītas grāmata. Jūs zinājāt, ne? Vēlties? Varbūt, ka būs iespēja nākamajā jautājums. Uz vēl 3. Cik gados Kristīna sāka rakstīt pirmos dzejojus? 10. Jāceļ roka. Atkal nepareizi. Roka, rekur ir. Paldies, Sveiki.
Māris. 11 gados. Jā? Super. Dod draugiem arī, jā. Nu, tāds. Bet roku ceļat. Jā, tagad roka. Kur viņš vēl? Nē, pirmā roka. Kurā dzejolī ir minēti šie vārdi? Un māksla pārto par dabiskiem aktiem, nepievēršot vērtību vairs morāliem faktiem. Otrā apliecas Dievu. Sacīnā grāmatā. Jā, bet kurā dzejolī? Ceļoja nosaukums tajā. Es ar noskatu vairāk, bet atcerās. Pa pulkiem vienu, pa izvērtības takām vienu, pasaules valdnieku čusmos aizvienu. Un mākslu pārto par dabiskiem aktiem, vairs nepievēršot vērību morāles faktiem. Bezdibeni. Nē. Pirms bezdarbini tajā video. Morāliem. Runiet par dzējo nosaukumu. Dzējo nosaukumu. Nu, bet Tu pirmā nosaukumu. Labi, es varu noskaidrot. Kur Kristam dziedāja? Tas bija tas Video. 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 Tas par jūru nebija tikai. Jūra tur nebija, tur bija pirms tam. Tas bija pirms jūras. Pirms. Tur grāmata bija trīs. Mīlestība. Pēdējā laika. Mīlestība. Kaut kas paskaitīšu vēl tagad. Tev piepildās vārdi. Dievu grāmatā rakstītie pravieši sirdīs ieliktie mums tālāk nodotie. Saule vēl netumst. Bet zvaigznes un debesīm nekrīt arī, bet mums jātūp modriem, lai... Par pēdējiem laikiem. Kaut kāds zīmes bija. Bija, bet... Pēdējā laiku zīmes! Jā, tā nav. Kas tā? Man jau, es jau viņu nelasīšu. Es viņu mājās palasīšu. Vaigas. Un ir vēl viens pats, tikai cits ceļos šajā grāmatā. Bez tevis, lai saule neaust un lai tā nenoriet. Es pielūgšu tevi par tad, kad acis man vērsies ciet. Es slavēšu tevi, tu esi vīns, no kā es dzeru. Tu esi viss, kā es esmu. Man ir gaisa, mans... Es neatceros. Mans... Es tevi ceru, es tevi paļauju. Video. Video, jā. Festival. Nē. Tā bija Katrai sākumā. dienai es pavēlu laiku priekš tevis. Tas bija Meklēt cerību tevi, ūdens. gara klātbūtni sevī. Ik sirds nostūris, lai pildītos ar mīlestību, ar tevi esošo dzīvību, kas nes pestīšanu. Lai katrs brīdis, kas pavadīts kopā ar tevi, man ir dārgāks par visu uz pasaules. Bez tevis, lai savu neaust un lai tā nenoriet. Es pielūgšu tevi tad, kad acis man vērsies ciet. Kā austavām priekšā priecājos es, lai baudītu mirkļus, tavas brīnišķās klātbūtnes. Nav, es jau pateicu priekšā. Jā, daudz sēklu. Dievu atbūtu. Jā. Kurš neciet rokas neviens? Nu, mēs tā iesākuši uzreiz visu redzēt. Kuram? Super. Mācīt vietā, lasīt malacis. Kaut kur šitā biežāk vajag, tas ir Mums jau paredzēts. Mums ir tāda lieta, mums ir jubilāri, Jā. viņi ir daudz. daudz. Viens ļoti īpašs, to mēs pirmo sveiksim Agijai. Agijai ir, nu jau kā gadu draudzē, viņai ir garīgā dzimšanas diena. Man arī. Arī tev 2. februārs. Arī, kas viņam piektais. Arī viņai 2. februārs. Kā, viņa tikai, es tik tagad dzirdēju, ka Kristaps lasa 2. februārī, viņa ir atzinusi nav. Jā. Mēs viņam kopā ar Agiju un Kristapu. Jā, vienreizēji. Vajag. Es atzimu, jā, kad piedzemdēju Armandu.
Cik tev kā bija? 3 dienas raudāju un asarojos. Jā, slavu Dievam, jā. Nāc arī. Jā. Šodien nav mācītāji, bet tas nekas, netiks nodots viss. Šoreiz ir gan mācītāji šādi kartiņi, gan arī vēl viena cilvēki. Kāpēc tu dāvina mācītāju pastāstīt? Kāpēc tu dāvini? To es iznosīšu. Esmu laimīgi, ka Dievs man ļauj satikt savā ceļā cilvēkus, kas dzied, savās dvēselēs un sirdīs dzied, neskaitāmām gaismas krāsām. Zied un zied un zied. Esmu laimīga par to, pateicīga liktenim un dzīvei. Tik daudz cilvēku, kas gaismas sniedz pretī neprasot neko. Mīļie mācītāji, mīļš paldies par vienu jau pavadītu gadu kopā ar Dievu jūsu vadībā. Agīja 2004. Halleluja! Slavu Dievam! Un tāpat arī ir līgai un ar vienādiem dzējošiem. Super. Kādu sveicienu samīļotis? Slavu tam kungs. Jāsaka, turies. Es tev arī paiešu. Nākamais gads. Viņš tā vēsto, ka kādēļ devkalpojumu. Paldies, mīļā. Es tikai trefo bitīti kājas. Jā, biķīte. Secais kopā ar tevi, jā. Tagad nāk Savīne nāk. Jānītis nāk. Jānītim ir 10 gadi, jā? Un Savīnai 15. Es domāju, ka mēs Nu, Savīna. Es tev nu gribētu nelasīšu. Doties Es jau tev 10 reizes jau skaitīju dzīvi. Priekšā 10 jau 10. Es jau apmaldos vārdos. Es tev novēlēšu. Es tev novēlēšu augt gudrai Dievā, nedarīt muļķības. Un lai Dievs tev svētī. Es tev tomēr nolasīšu. Tā būs tev lūkšana. Tu varēsi lasīt pati. Un no Kolosiešiem 1. nodaļas 9 līdz 15. Tieši tā kā šeit ir rakstīts, tu vari lasīt. Tā būs lūkšana tev Dievam. Tāpēc arī es kopš tās dienas, kad esmu par to dzirdējusi, pastāvīgi piesaucu Dievu savās lūkšanās, lai es bagātīgi apveltītu ar garīgu gudrību un atziņu, visā pilnībā izprastu viņa gribu. Tad mana dzīve būs mūsu kunga cienīga un viņam viscaur patīkama, un es nesīšu augļus ar visāda veida labiem darbiem un pieaugšu Dieva atziņā. Bet viņš savā godības varenībā mani bagātīgi apveltīs ar spēku būt izturīgai un pacietīgai, un es ar prieku pateikšos tēvam, cienīgu, dabūt savu tiesu pie svētajo mantojuma gaismā. Viņš mani ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis savu mīļā dēla valstībā, kurā man dota pestīšana, jo viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais. To tu varēsi lasīt. Tev arī kāda tāda laimes. Tas svētīts. Jā, izkolītās, jā. Labi. Nē, jūs tu pateikt, ka viņi mācītāji ir šajā ielītē. Kastīši. Domāju, tev ļoti patiks. Un tur arī Mācītāji baltā kastītē. Jā, tā kā sveic tevi. Smags ir? Smags? Nu, es domāju, Tāda rītīga puika, un kas smags ir? Kā tad? Sasītīgi, jā? Sītīgi. ka...
Tu ir aizlīt? Kur ir paminēt? Svētīsim, jā. Ej. Ar dāvanas neņems līdzi. Debes Tēvs, mēs Tev pasakamies par šo brāli, māsu. Paldies Tev, Debes Tēvs, ka Tu esi devis viņiem dzīvību. Paldies Tev, Debes Tēvs, ka viņiem nekas netrūks. Paldies Tev, Debes Tēvs, ka Tu esi devis viņiem kājas, rokas, ka viņi var smieties, ka viņiem ir emocijas, ka viņi var runāt, ka viņi var ar acīm skatīt šo pasauli. Paldies Tev, Debes Tēvs, par visu, ko Tu viņiem esi devis. Un es Tev lūdzu, Debes Tēvs, kaut viņus svētīt un paplašināt viņu robežas. Un kaut Tava roka allaž būtu ar viņiem, ka viņam nebūtu jācieš sāpes, ka viņiem nebūtu jāpiedzīvo ļaunums, Debes Tēvs, ka Tu vienmēr esi viņiem līdzās un ka Tu pasargā viņus visās dzīves situācijās un ka vienmēr, Debes Tēvs, Tu dod viņiem spēku, kad viņiem jāpagodina Tavs vārds, Debes Tēvs, ka viņi var pagodināt Tavu vārdu katru mīļu dienu, ko Tu viņiem dāvā Jēzus Kristus vārdā. Viss gods un slava un pateicība Tev, Jēzus, lai Tavs miers ar šiem brāļiem un māsām Jēzus Kristus vārdā. Amen. Sabīna svetīgā. Dieva miers. Mēs varam laikam beigt dievkalpojumu. Lai Dievs svētī nākamo nedēļu, lai Dievs jūs stiprina un lai Viņš tev jūs pasargā. Un tā kungs svētība, lai ir par jums. Dievs tas kungs, lai svētī, lai pasargā, lai Viņš vada jūs. Noskaitot. Kā bija tā lūkšana? Tas kungs Tevi svētī un pasargā. Lai tas kungs pasargā savu laiku ar tevi un lai tev uzturēs. Tas kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev savu mieru. Amen. Šalom. Šalom. Jā.